Ar mani jau arī vispār grūti būtu par politiku runāt par kādām lietām, tāpēc, ka es es esmu baigi tālu no tā visa. Jo... Bet tas jau nav slikti. Tādā ziņā, bet tas ir normāls process, ja es kādreiz interesēs, tad es vienkārši kaut kur ceļoju tajā visā tā, kad man liekas, ka tā ir tāda lieta, kas pāries sabiedrībai un cilvēkiem, kad ir politika. Un tieši tā lieta, un tas, kas ir tas svarīgākais un tas uzdevums, kad ir grupas ar cilvēkiem, kas vienkārši sāk runāt mazliet savādāk un darīt lietas mazliet savādāk un izglītot. Un katram ir sava lieta, ko viņš pārzina. Tev ir liela interese par politiku un politiskiem notikumiem. Man ir ļoti liela interese par to, kas mēs esam kā cilvēks. Es sākšu radīt arī kaut kādu YouTube kanālu drīzumā, kur varēs to visu laist un rādīt. Un, es gribētu aicināt, lai tu vēl arī tam tautas mediju projektam, ko es tagad cenšos tādu, teiksim, sakoordinēt. Vienmēr laipns esi savus video dalīties kā, protams, mēs tur... Bet, kaut kādu materiālu es gribētu, lai tādu koordinētu vietu, lai cilvēkiem ir no visādākas informācijas pa bišķiņam, teiksim, lai tur ir plašāks, teiksim, tas te spektrs. Tieši tā. Es te vēl gribēju piebilst par to te pa skatījumu. Un es esmu ticētājs, kad varu uztaisīt tādu utopisku pasauli, kas tagad liekas utopija, bet kas nākotnē būs realitāte. Ja? Bet te es vienkārši gribēju piebilst šitajā vietā. Kaut kādos komentos vai kaut kādā sarakstē panesās bazars par to, teiksim, sarunu par to, kad kaut kur, teiksim, no manas puses tas viedoklis bija īstums tāds, kad redzi baigas likt mums tādu vadību un tā tālāk. Un tad cilvēks viens bija pretī, tā kā teica, redz, bet bez vadības jau nevar. Es nevaru iedomāties anarhistu, teiksim, tādu sabiedrību, ja, kas bez vadības, ja, un tā tālāk. Un tad es tā padomāju, kā tas ir? Un es nonācu pie tāda lieliska piemēra. Un skaties, ir ļoti daudz cilvēki, kas pakļaujās tai sistēmai, pat ja arī viņi varbūt saprot kaut kur iekšēji, ka ar viņiem manipulē, ka tā sistēma nav godīga un tā tālāk, bet viņi vienkārši nepieļauj vai negrib ticēt vai neredz, kad ir citi iespēja. Un piemēram tādu foršu parādot, iedomājies, agrāk cilvēki domāja, pasauli plaka, viss, nevar būt savādāk, un ja tu viņam pateici, klausies, bet utopiska ideja varbūt, tu varbūt mani uzreiz nesapratīs, bet pasauli ir apaļ. Un kas uzreiz būtu pretī? Viņi tev labāk, sliktākā gadījumā viņi tev nodedzinātu, ja, uz sārta. Labākajā gadījumā viņi tikai par tevi pasmietos un teikt, nevar tā būt, tu dzīvo kaut kādā stulbā ilūzijā, ja. Jo iedomājies, ja planēta būtu apaļa, cilvēki, kas ir lejā, taču kristu nost. Saprot man konceptu, ja? Tieši tā. Tas mums jāliek ticēt, ka mēs varam izveidot sabiedrības kontroli, varbūt pat ne kontroli, bet demokrātiju, kur katrs ieliek savu artavu, vai katrs var izvēlēties, vai viņš grib dzīvot tajā sistēmā, vai viņš negrib, vai viņš grib vienkārši pats aizbraukt uz mežu, dzīvot viens pat, lai viņu liek mierā, nesaņemt nekādas pabalstus, nemaksāt nekādas nodokļus, lai viņam ir tā izvēle. Tagad jau tev nedod izvēli. Būs tā un viss. Jā, un tāpēc tas ir tas, ko tu, tieši tā, jo mēs vienkārši tagad esam kaut kādu zinām, pēdējo gadsimtu mālušies būtībā tajā, to, ko mēs zinām, un nekad neesam centušies uzzināt kaut ko vairāk. Un tas arī ir tas, kad kamēr tu rīkosies un reaģēsi no vietas, kur tu visu zini, pirmkārt, tev būs ļoti neinteresanti, tu būs diezgan nelaimīgs, un nekas jau nemainīsies pārāk. Līdz ko tu sāksi tiešām domāt un radīt kaut ko jaunu un spekulēt ar iespēju, ka kaut kas var būt savādāk, tagad tu esi atvēris vārtus jau uz kaut kādu jaunu potenciālu. Un tas ir tas, kas jebkuram jādara. Katram ir jāsapņo vairāk, cilvēkiem ir jāsapņo vairāk. Mēs vienmēr, man nepatīk, ka saka, tu esi sapņotājs, bet man liekas, ka cilvēkiem būtu vairāk jāsapņo. Es tev tā piekrītu šitajā domā. Jo saproti, es vienu brīdi definēju to, ko es daru, tādu cīņu pret mierpilsonību, bet es, vairāk neizmantoju savā valodā cīņu un visādas tādas vārdas. Bet būtībā
mierpilsonība ir viena tāda baigā sērga, kas arī ir būtībā pamats, bet mierpilsonība nenozīmē to, ko, teiksim, klasiski mēs domājam, ka tu, tas, ka tu ej uz darbu un ka tu tad atnāc mājās un skaties televizoru un atkal no rīta ej. Tā, protams, ir tā, mierpilsonības daļa, bet mierpilsonība pamatā ir tas teikums, ka tu kādam saki to, tas taču nav reāli, esi reālists, ja? Un tad, kad kad kāds to saka, man tirpas noiet, jo man ir žēl, man tiešām žēl paliek par to, ka, man liekas, ka tas ir jāizravē, no sevis ir jāizravē mierpilsonība un jāizravē tādas limitējošas domas ārā. Es tiešām pēdējā laikā ļoti strādājis pie tā, lai no sevis izravētu ārā visādi širādas nezēlas, kas ir mierpilsonīgas, kuras vienkārši tevi ierobežo ļoti un ierobežo domāt plašāk. Un tas ir viens liels uzdevums, kas ir jādara. Jā, ļoti patīkami. Un vēl viena lieta, ko es arī novēlu īstenībā visiem cilvēkiem, ir tas, ka es to iemācījos tiešām ļoti sen darīt. Ja tu, teiksim, ir īpaši, tad, kad uzņēmumā strādājam visur, kur tad ir interesanta situācija, ka cilvēki ļoti daudz runā par problēmu. Un es vienā mirklī sāku vienkārši griezt visas lietas savādāk. Es teicu, ka jāsāk runāt 10% var parunāt par problēmu, bet ir 90% jārunā par atrisinājumu. Un tā ir arī tāds labs treniņš, ko var darīt, teiksim, jebkurā dzīves situācijā, vairāk koncentrēties uz risinājumu nekā uz to problēmu, jo mēs bieži vien tiešām pa daudz runājam par problēmām un par sūdiem kaut kādiem. Jā, te es gribētu iestarpināt. Redzi, ir tā, teiksim, ir pētījumi parādījuši, ka domas spēj ietekmēt ūdeni un tā tālāk. Mēs vienkārši tas ir tā, lai pastiprinātu tam nozīmi, ko es saku. Iedomājies, tas, ko dara cilvēki ikdienā, un arī, tas ir vispieši tās pašas tēmas, kāda mēs esam prognozējumi un tā tālāk. Kad cilvēkam rodās kāda problēma, viņš grib atrisināt, pasaka, pieņemsim, kas ir vairākuma problēma, kas tev par problēmu? Viņš teiks, man nav naudas, labi. Un viņš ikdienā dzīvos tā, man nav naudas. Un viņam paprast, ko tu gribētu? Es gribētu naudu, es gribētu labklājību, tur labi dzīvot, okay. Un tad tu paskaties uz viņu ikdienu, ja? Un tas ir ļoti labs salīdzinājums, ir tāds, ko man patika Aiks kaut kādā savā konferencē teica. Iedomājies, salīdzinot Latvijas piemēram, ja tu gribi braukt uz Rīgu, ja? Tu taču pērc biļeti uz Rīgu, ja? Jā. Bet tas, ko cilvēki dara, viņš grib braukt uz Rīgu, bet viņš pirks biļeti uz Daugavpilu. Viņš grib, lai viņam ir labi, bet viņš visu laiku domā par to, cik viņam ir tomēr slikti. Un ir taču loģiski, ka ja tavs prāts ir visu laiku aizņemts ar to, kas ir tava problēma, tad viņā nav vietas atrast risinājumu, kā tu vari to risināt. Jo iedomājies, kompjūters, labi, mūsu kompjūteri var vairākus procesus vienlaicīgi apstrādāt, bet tavs prāts, viņš ir ar milzīgu potenciālu, bet apstrādāšanas spēja, viņš var tikai vienu procesu apstrādāt vienlaicīgi, ja? Teiksim, viņš var viņu ātri apstrādāt, bet tikai vienu. Un ja mēs izējam no tā fakta, ja tā vieta tajā operatīvajā, tajā tavā atmiņā, ja, ir tikai vienam procesam, un tu viņu izmanto neliederīgi, domājot par to, identificējot jau identificēta problēma, ja? Teiksim, mani nesasiet kurp, ja? Tā vietā, lai tu, mani nesasiet kurp, tā, ko es varu darīt? Man ir pirmām kārtām, šņores nav, otra problēma, skaidrs. Atrodam šņori, ievaram viņu iekšā, sasienam kurpi, teiksim tā, tā vietā mēs vienkārši mīlam ieciklēties. Un tas ir, un saproti, ka mūsu dzīve jau nav pagātne, nākotne vai kaut kas tāds. Jā. Mūsu dzīve ir tas moments, kurā mēs esam. Un mēs tajā momentā esam cilvēks, kurš visu laiku runā, kurš saka, kad man ir problēma, tad mēs arī esam problēma. Mēs arī tas esam. Jā, un šeit ir, šeit ir labs piemērs, un arī, tieši tā, un kā to, teiksim, varbūt vizualizēt, lai to saprot. Ja mēs paņemam kaut kādu, putru vai kaut ko tādu un iemetam tur atslēgu iekšā, tā putra jau pieņems tās atslēgas formu.